Cienījamie klātesošie, tādās lielās dimensijās bieži vien tiek debatēts par to, kas ir bijis pasaulē senākais profesionālais amats. Kas pirmais ir atdalījies no vākšanas, no zemkopības, ja? un tad ir tādas debatas, ja? Vai tā ir bijusi podniecība, vai tas ir bijis kalējamats. Es personīgi uzskatu, ka acīm redzot kalējamats, kas prasīja pilnvērtīgu nodarbi un sevis pilnveidošanu, jo, kā mēs zinām, senākā podniecība, tā bija iespējama jebkurā praktiski vietā, jebkuros apstākļos, kur ir attiecīgais materiāls un kur ir uguns. Un bieži vien tā kalpoja tikai kaut kādai šaurai nelielam sabiedrības lokam un ikdienišķām vajadzībām. Šeit ir priekšmets, kas liecina par profesionālo, nodarbi, ja pareizāk sakot par amatniecību. Tas ir ļoti interesanti, saucās šligeru pods. Nosaukums, protams, nāk no vācu valodas, kad podnieks ilgāku laiku ir strādājis, viņam rokas ir ar mālēm. Viņš viņus neslaucīja. Viņš roku pret šo dzelzs stienīti nobrauc un tie visi mālu pārpalikumi sabirtai podā un tā visu dienu, kamēr viņš strādāja. Tātad priekšmets, kas liecina par profesionālu nodarbi, nevis par kaut kādu izklaidi, īsam brīdim vai vienreizēji. Tāpēc viņš šeit izcelts tādā goda vietā. Un, protams, lai viņu varētu pacelt, ja viņam ir atbalstos un otru, jo, lai būtu zināms, ka celšana priekšmetā aiz osas, tā ir vienmēr vairāk vai mazāk riskanta. Tā, raktuves. Un tālāk runa būs ne par aizvēsturiskiem laikiem, ne par ļoti seniem, bet par tiem, kas ir apskatām ar etnogrāfiskajiem paņēmieniem. Pareizāk sakot, iepazīstoties ar konkrētajām lietām un ar avotiem, kas liecina par konkrētiem cilvēkiem. Šeit ir tas māla bedrs, māla iegūšana bija ļoti primitīva Latvijas apstākļos šiem podniekiem. Mālus vajadzēja laikus, vēlāk paskatīsimies, kā viņš sagatavoja, vajadzēja laikus izrakt, vajadzēja atrast tādu slāni, kas ir atbilstoši, kas pietiekoši labi pie vajadzīgās temperatūras kūst, kas nesatur kaļķa piemaisījumu, pats galvenais, jo jebkurš kaļķa piemaisījums uzreiz izraisa pēc dedzināšanas agri vai vēli. Izraisa tādu izsprāgšanu. Un, ja šīs māla bedres bija ciema robežās, tad tas bija vienkārši Latgalē. Ja tās bija kādas muižas robežās, tad acīm redzot vajadzēja muižas atļauju. Ja tās bija kādas zemnieku robežās, tad arī 20. gadsimta 30. gados pastāvēja zināmas tādas servitūta tiesības, iegūt mālus attiecīgajā vietā. Un tāpēc, tā kā mālu sastāvs ir ļoti dažāds, tad bieži vien no tā bija atkarīgs, vai tie trauki ir mazliet tumšāki, mazliet gaišāki, neglazētie, respektīvi ļoti, ļoti dažādi. Ne tā kā tagad, kad mālus iegādājas centralizēti un pārbaudīti. Mums ir samērā maz liecību par
podniecību Kurzemē. Un viens no, jāsaka, spilgtākais pārstāvs, ko mēs zinām, tas ir Kārlis Volgemuts. Pēc izcelsmes arī viņa tēvs bija podnieks. Pēc izcelsmes viņa ir, cik var avoti saka, ka viņi ir bijuši vācu izcelsmes, bet kļuvuši šai latviskajā vidē. Un lūk, šeit ir 2 piemēri. Un viņa, kā saka, izcilākie saglabājušies priekšmeti ir tieši šīs krūzes, kuras savā veidā drusku atgādina. Ko atgādina? Koka zara kannas. Respektīvi, šeit ir saglabājusies tā domāšanas inerce, atdarināt mālā to, kas savulaik bija kokā, kur snīps bija nostiprināts ar klūgu pinumu un pietiekoši lielu tilpumu trauks. Te ir dažādi priekšmeti, darba rīki, kur ir nepieciešami sijāšanai, māla griešanai. Māla griešana ir viena no tādām ļoti specifiskām lietām, vai arī stiepa lietoja trauciņš putināšanai. Un tā kā kurzemnieki lietoja glazūras, jeb vāpes šķidrā veidā, vispirms te ir priekšmets svina dedzināšanai. Tad tās viss bija svina vāpes, kurš galvenais šis kustošais elements ir svins, sajaukts ar kvarca smiltīm, tad kopā samalts, tad izšķīdināts, un pēc tam tika pārliets priekšmets ar šo glazūru. Un, protams, gravējums pirms tam tiek taisīts, vai arī apakšā vēl uzliets baltmāls, jeb tā saucamā angoba, un tad glazūra pa virsmu. Un apdedzināšana Kurzemē notika vaļējos riņķveida cepļos. Lūk, šeit ir Kurzemes cepļu paraugs. Un te ir šī Kurzemes cepļa replika, Brīvdabas muzejā. Protams, tātad jāatcerās ir tas, ka pirms dedzināšanas to visu piekrauj no sāniem, no augšas, tad aizmūrē ciet un tad dedzina. Un šeit pa šīm spraugām apakšā nāk karstums ceplī iekšā un attiecīgi trauks iededzina. Šis ceplis mums ir pateicoties Baibai Dumpei, kas izrēķināja pēc oriģinālā, lielāka cepļa uzmērījuma, ka mums tik liels nav vajadzīgs, mums vajadzīgs minimāli lielumu. Un tad arī Brīvdabas muzejā šī replika tika uzbūvēta un katru gadu uz gada tirgu veiksmīgi tiek eksploatēta. Un, ja jūs apmeklējat gada tirgu, tad tā ir viena no interesantākajām atrakcijām, šī cepļa atvēršana. Un, protams, te arī dabūja meistars pārliecināties, ka pie katra šāda cepļa vajag, pierast un zināt, kā viņš uzvedīsies, kā labāk būs vilkuma, kā pareizāk sakraut trauksmi. Bet lūk, šāds vaļējs, cilindrisks, un augšs, protams, viņi piekrauj pilnu, un tad augšs nosedz vēl ar lauskām un apakšā kurīt. Visvairāk, ja pareizāk sakot, mums ir ziņu par tradicionālo podniecību Latgalē, kur savijās, divi faktori. Viens no tiem ir tradicionālā ēdiena gatavošana krāsnī, māla traukos. Tātad izkurinātā krāsnī liekam, piemēram, kartupeļus
ar kaut kādām piedevām vai bez kādām piedevām, ieliekam izkurinātā krāsnī un pēc vairākām stundām tas ēdiens ir gatavs, nekas no turienes nav pazudis, jo tā krāsnes lēnām atdziest, nevis pieceļās. Tāpat kā maizi cepjot, ja? Tas precīzākais salīdzinājums. Un šādā veidā tiek ēdieni gatavot, nevis vārīt, tā kā tas notika Kurzemē, uz pavārda, uz katlos vai Vidzemē arī. Tas bija galvenais. Un otrs faktors ir tas, ka dzīvojot ciemos, ciemu sabiedrība zināmā mērā bija tāda pašpietiekama sabiedrība. Sevišķi lielie ciemi, kur bija 20 varbūt sētas, tur bija noteikti kāds kalējs, tur bija kāds, kas nodarbojās ar šo podu izgatavošanu, vēl bija kaut kāds kokamatnieks, un savstarpēji, ja, norēķinoties graudā vai kaut kā atstrādājot, ja, šīs amatniecības nozars, un pats galvenais, nepastāvot, acīm redzot, nekādam regulējumam no augšas, nekādam cunftu spiedienam. Latgalei tas nepastāvēja. Ja? Tātad šie amatniecība desmitnieku podnieku, un, kā jūs redzēt, tie apstākļi ir samērā primitīvi, visiem ir ar kāju griežama virpa kaut kādā vienā telpā. Šeit pat ir virpa ar unikālu vēl domājams, ka izskatās, ka tā ir koka vārpsta, nevis dzels domājams, ja. Un te ir interesanti, ka Latgales podnieks Bogdans, kas pārcēlies uz kurieni, uz Kurzemi, uz Dondagu, joprojām turpina strādāt savā tradicionālajā, respektīvi tajā manierē, ko viņš ir apguvis kādreiz jaunībā. Tātad te ir process, rokas dzirnavs, tāpēc katrā podnieka darbnīcā līdz pat tam brīdim, kamēr tika lietots šīs svinu glazūras un kamēr šī podniecība pastāvēja, katrā podnieka darbnīcā bija arī rokas dzirnavs un nevis graudu malšanai, bet tieši šīs glazūras samalšanai. Un tur redzat arī viņa darinājums. Podnieku Polikarps Vilcāns, viens no ievērojamākajiem Latgales podniekiem, un te ir visi viņa tie darba rīki, kas nepieciešami pēc, ja pareizāk sakot, tai virpošanas procesā, lai tam priekšmetam piedot kaut kādus ornamentus, lai ievilktu līkločus vai izveidot kaut kādas figūras. Un te apakšā ir no Rucavas pagasta tieši tādi paši, kā jebkurā, tas arī Vidzemē būtu vai Latgalē, trauka apakšmalai, lai viņi varētu izveidot, lai viņi nebūtu tieši tādi nošķelti. Jā, bija tādas mazi formējamie dēlīši, kas ir neatņemama sastāvdaļa. Un te mēs varam redzēt dažus no ievērojamākajiem vai populārākajiem Latgales savu laika keramiķiem. Te varētu arī tikpat labi Paulāns būt, tikpat labi te varētu būt Rivčs būt, te varētu būt Dubovskis. Var sakot, vesela plejāde, kas ir gadsimtiem, kā saka, no paaudzes paaudzei, izkopus šo amatu un saglabājusi, un tagad viņš ir pārmantots līdz pat mūsu dienām.
Nu, lai varētu, tas pirmais process ir tā priekšmeta izvirpošana, māla sagatavošana, izvirpošana, tad priekšmetam ir jāpiedod izturība. Un mēs domājam cepels, kaut kāda tāda sevišķa konstrukcija. Šeit mēs redzam kāpostiņu cepeli. Kāpostiņš bija viens no tiem, kas visilgāk, kā saka, varbūt pats pēdējais no šiem vecajiem meistariem noturējās. Augšā ir viņa redzamā piena krūze. Un cepelī, latgaliešu cepels, bija atšķirībā no Kurzemes taisnas stūrveida. Tātad, ja kāpostiņam ir tā kā būda virsū, tad šeit vienkārši, kā redziet, dēļu vairogi, kuri, vienkārši viņš nosegts, acīm redzot neuzskata, vai vienkārši nebija arī iespējas, uzbūvēt līdzekļi, lai uzbūvētu kaut kādu ēku, vai arī tā ir nelaimīgā kārtā nodegus. Tad apakšā viņa kurina, tur ir grīda, un šeit šos traukus sakrauj iekšā. Un te ir cepels, latgaliešu cepels, latgales tipa cepels griezumā. Tad viņam ir sienas nostiprināts ar guļkokiem, šī grīda, un tad tiek kurināts. Kurināšana, cik neesmu to pats darījis nekad, bet no stāstiem un no tā, kas redzēts, tā ir savu veidu māksla. Vispirms kurina šeit bedrē, un lai tikai siltais gaiss iet iekšā lēnām, lai viss apžūtu, un tad šo kurināmo bīdi iekšā, un tad ar vien cenšas panākt lielāku temperatūru. Un, protams, nekā labāka kurināšanai nebija kā vecu ēku baļķi. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, Latgalē daudz vietu, šīs vecās ēkas, ja viņas netika izmantotas, tad viņas tika nopirktas vai tās bija un nokurinātas podnieku cepļos. Te ir mūsdienās vēl tieši tāds pats tradicionālais ceplis, uzpeļ dzimtas, tātad slavena keramīķa dzimta. Un lūk, šādā veidā šie trauki tiek sakrauti iekšā. Šis darbs ir atkal jāpiemina cienījamā Baiba Dumpe, kur uztaisīja, projektu, un izgatavoja visus šos traukus, lai varētu piepildīt cepli un parādīt, kā tas pareizi ir piekrauts. Jo līdz tam tas stāstījums, tas bija tā. Un iegūt tādu attēlu praktiski cepļi pie darbojošamies podnieki neiespējami. Tātad apakšā ir mazāki krūzes, tad nāk lielāki. Dažos te ir īpaši trauks, kurā ieliek mazāku priekšmetu iekšā, un beigās tiek nosegts ar podiem un pašā augšā ar neglazētu podu lauskām. Un tad apakšā tiek kurināti. Un jāsaka, tīri personīgi, man tas bija liels pārsteigums. Es kaut kā lasot, nebiju sapratis, es biju iedomājies, ka viss ir otrādi. Kā apakšā liek lielākos un augšā mazākos. Te mēs redzam īsti Bogdana cepli. Te ir tas process, ka viņš ņem, te ir uzlikts virsū bļodas, un te ir jau izņemtie no apakšas ārā. Un te ir, lūk, šeit ir tas cepļa virsskats, ar dedzināšanas brīdī, nosegts ar lauskām. Tā kā viss un visi
visi šie Latgales podnieki toreiz, un tie, kas vēl tagad dedzina vaļējos cepļos, protams, viena daļa izmanto elektriskos un vēl kaut kā, ja, bet tie, kas turpina un kas demonstrē šo dedzināšanu, ja, tie strādā tikai ar šādiem cepļiem. Nu, lūk, tā izskatās diezgan briesmīgi, vai ne? Bet te ir mūsu cienījamā Salveša Cimermaņa jaunībā uzņemtā bilde 52. gadā, ka meistara Paulāna ceplis tiek kurināts un kādi dūmi nāk ārā. Un, protams, šeit parasti ir tā, kad ir kaut kāda lulka, kuru var nobīdīt nost, vai vienkārši dēļi, kurus nocēla nost. Ja? Un, kā redziet, nekas slikts nenotika. Šādu cepli, protams, var uzbūvēt jebkurā vietā, un savu laiku, arī pateicoties Dumpi ģimenei, šāds eksperimentālais ceplis tika uzbūvēts tur pie Vidzemes podnieku cepļa uzkalniņā, lai eksperimentālā veidā varētu dažus traukus, daļu traukus izdedzināt, un arī toreiz, ka pa katru cenu, lai mēģinātu iegūt melno keramiku, kurai ir tiek liesums savā vienu brīdi noslāpēts, pilnīgi, jā, lai viss tas piepildās ar šiem dūmiem, lai tie trauki apvelkās ar dūmiem un tad atkal pabeidz to kurināšanu. Te ir kurināšanas skats nakts vidū, jā, ka tas viss process notiek. Tagad šis ceplis ir nojaukts, nemeklējiet viņu. Dzīvojamā māja varēja būt pat kā no kuram, jā, apvienot šai gadījumā. Te ir Kaļvam dzīvojamā māja un ceplis vienā celtnē blakus. Vai Dubauska ceplis tur iekšā, ja, un šī ēciņa virsū. Un tāds izskatās ceplis Brīvdabas muzeja ekspozīcijā, kur tiešām tas ceplis tur ir iekšā, un kura piekrauto pusi jūs visi tikko redzējāt. Ja? Tā kā tas ir uzskatām, pilnīgāk uzskatāmība, manuprāt, nevar būt. Vienlaicīgi ar trauku ražošanu, izgatavošanu notika arī Latvijā ķieģeļa ražošana. Kā jūs ziniet, lielākā daļa, tātad ķieģelis bija visizplatītākais, vairākus gadsimtus visizplatītākais būvmateriāls. Šeit ir zīmējums no brocis, tātad 18. 19. gadsimta robeža. Visi zīmējumi, ja, tieši tur 10 gadu šur vai tur nav nozīmes. Un te jūs redzat šo cepli, un te jūs redzat, kāds ir laukos 20. gados. Un pie šī cepļa atrodas tad, kas tas varētu būt? Kas? Pilnīgi pareizi. Tā ir māla mīcamā mašīna. Māla mīcamās mašīna, mūsdienās es sauksim viņu par ierīci, ja? Iekārt. Mašīna, kaut kā mašīna ir viena, kas pārveido dažādas spēkus. Tātad, ja, milzīga ilgs, un pat tajā vietā, kur šie māli tiek izrakti, viņi tiek iepildīti tajā tvertnē, zirgs griež, un pēc tam ar ķerrām tiek piegādāts, un šeit tiek formēti ķieģeļi, kas tiek brīvā dabā. Tātad pastāv šī ķieģeļa rūpniecība, un ķieģeļa rūpniecība ir tā, kura vienkārši nevar
nevar, lai šis process būtu ražīgs, ja, kurai tie māli ir kaut kādā veidā ar mehānisku ierīci jāsagatavo. Nu, lūk, un 20. gados, vai pat ātrāk, arī visi podnieki cenšas iegādāties. Un šeit ir Kārsavas pagastā, un tas zemē, jūs redzat, apgāstu. Viņi gan rāda, ka tā iekšā ir ceplis, ja, bet blakus ir apgāzt šī malma mīcāmās iekārtas daļa. Process notiek visur. Tieši tas pats ir arī Valgemūta darbnīcā. Ja. Dažādi šīs iekārtas, tad nāk virsū tā ilgs, kurai pieejot zirgu. Vai Vidzemes podniekam Paeglim, tad viņš ir pie savas malma mīcāmās mašīnas. Šeit ir viņa trauka krūzes piemērs. Vai Zosēnas krastos, ja, Zosēna piebalgā. Ja. Tātad visā Latvijā cenšas šo darbietilpīgāko un vissmagāko procesu kaut kādā veidā, jo tur, kur agrāk bija varēja ģimeni likt strādāt vai mīcīt šos mālus ar kājām pārmīcīt, jo rokām katrs gabals tāpat, pirms virpošanas viņam ir jāpārmīc, bet lai viņš būtu jau tajā stadijā, ka var ar rokām to izdarīt. Nu, lūk, un te ir šī Bogdana malma mīcāmā mašīna Dundagā visos Latvijas novados. Un te ir tātad aizejot uz mūsu ekspozīciju Brīvdabas muzejā, mēs arī redzam šo malma mīcāmo mašīnu, kas ir 20. gadsimta lauku podniecības neatņemama sastāvdaļa. Ja? Līdz ar to mēs tā samērā pilnīgi atspoguļojam visu to procesu. Protams, bija arī podnieki. Podniecība nav tikai keramikas trauku izgatavošana, bet tā ir arī krāšņu podeņu izgatavošana, kurus gan daļai formēja un daļai veidoja ar roku. Formēja, tās daļas, kuras ir nepieciešams, lai viņi būtu absolūti precīzi, ja, un tad papildināja ar roku. Un bieži vien arī tie podnieki, kas nodarbojās ar trauku izgatavošanu, izgatavoja arī krāsnes podeņus, izgatavoja vēl kaut kādas lietas, ja, kuras varētu noderēt no māla. Un te ir tas interesantākais, ka tajā periodā, kad Kurzemē ir šis apaļie cepļi vaļējie, Latgalē ir šie 4 stūra vaļējie cepļi, tad par Vidzemi nav nekādu ziņu, ka kādam podniekam 19. gadsimta beigās vai 20. sākumā būtu bijis tik arhaisks ceplis. Vidzemes podniecība principā sāk uzplaukt. Jāsaka, lauku podniecība sāk pilsētās, protams, pastāvēt, suntīgie meistari, ja, kas taisīja ļoti daudz lietas, bet tikai pēc tam, kad bija atcelti zemnieku kārtas piederīgajiem, nodarboties ar amatiem. Respektīvi, brīva iespēja. Vajadzēja tikai izņemt šo amatniecības zīmi un darboties uz savu risku. Nu, lūk. Un tātad Vidzemes podniekiem lielākoties ir ceplis, kurš ir iegremdēts grīdā, darbnīcā, tā kā šajā gadījumā. Un kurināšana notiek, protams, viņi ir drusku grūtāk piekraut, tādā ziņā, ka tur ir šaurs, jāiet iekšā, jānes, bet viņa izkurināšana, acīm redzot, ir daudz efektīvāk, jo
liesums iet kā pa apakšu, tā arī tieši trauku apdedzināmajā telpā, un pēc tam vilkam to visu izvelk pa skursteni laukā. Šeit ir podnieks grāmatiņš no Beļavas pagasta, ja te ir viena cepeļu kurtu, te ir otra, te ir aizmuguri, no kurienes, pa kur aizkrauts tagad pēdējo reizi 72. gadā. Šis ceplis kurināts, un šis ceplis ir izbūvēts zem dzīvojamās mājas. Pavisam mierīgi. Nu, lūk, un ja pa Latgales tradicionālo keramiku jūs tā redzējāt, un tas priekšstats ir, tad Vidzemē tie ceļi bieži vien, es nemaz nepieminēšu Drandu, kur ietekmēja profesionālie mākslinieki un kurš kļuva slavens un tam līdzīgi, jā. Bet arī šeit valkas podnieks ūdras, ja, lūk, viņa vāze un arī šķīvis, kas jau liecina par tai pašā laikā arī viņš arī tradicionālos traukus ir izgatavojis, bet kas jau liecina par virzību pavisam uz citu pusi. Nu, te ir podnieks Celmeņš, Vīciem podnieks. Ja? Te ir viņi dažādie darinājumi, un es teicu, ja, ka izmanto. Te, piemēram, tie ir bišu barojamie trauki. Nu, arī tāda lieta, ja, kur jābūt ir. Viņš var būt no koks, bišu barojamais trauks, bet no māla, protams, viņš ir daudz ērtāk lietojams. Vai Leisciem podnieks Gustavs Ozoliņš, ja, kuram ir pavisam tāda samērā unikāla lieta, ja, ka viņš centies ir izmantot šos augu nospiedumus un taisīt tādus traukus. Lielā bļoda, protams, ir labi pazīstama, bet šādu formu mēs nekur neatradīsim Latgales keramikā, jo būtībā tas arī ir koka priekšmeta atdarinājums. Ja? Te ir tas pats, ka šī Vidzemes un Kurzemes podnieki vēl ir ļoti tuvu tam laikmetam, kad visi iedzīvus priekšmetu zemnieku sētā bija koka, un māls tas bija ārkārtīgs retums. Tātad šeit ir šī Vidzemes podnieka darnis, kur mēs redzējām griezumā, tagad Brīvdabas muzeja ekspozīcijā. Nu, lūk, un te pie podniecības viena lieta ir ļoti svarīga, ka šiem podniekiem bija jāizgatavo ļoti liela apjoma produkcija. Nevarēja tā. Tas nebija, ka viņš uztais 2 vai 3 bļodiņas, uztais kaut kādas 10 krūzes, ja, un viņš var kurināt šo ceplu un no tā pārtikt. Tā bija milzu apjomi, un te mēs redzam to apjomu, kāds viņš ir sagatavots, ja, un kāds viņš ir sagatavots tirgum. Ja, ka viss tas ir izdedzināts un ka tas viss tiks realizēts un no tā varēs kaut kādā veidā pārtikt. Paldies! Jā, paldies Mārtiņam par stāstījumu un jautāšu, vai klātesošajiem ir kāds jautājums par podniecību? Lūdzu. Man interesē, ir kāds pētījums, kā no Latgales ļoti izplatīta podniecība, ja, un Krāsnes mūrē, viņi visi ļoti daudzi, lielākoties brauc uz Pēterburgu, un kur strādāja Puķīlavu rūpnīcās, un tur viņi strādāja Krāsnes mūrē, strādāja šamotiem un tādām lietām. Viss arī
tas, podnieku eksports uz Krieviju? Protams, ja cilvēks ir pieradzis, ja viņš ir nodarbojies tikai ar zemes aršanu un pļaušanu, ja, tad nonākot kaut kādā rūpniecības uzņēmumā, viņam ļoti sarežģīti būtu pieskaņoties, bet ja viņš ir pieradzis jau vai vismaz iepazinies ar procesu, kurā kaut ko gatavo, tas ir pavisam kas cits. Un, tādā veidā jau cilvēki komplektējās rūpniecības uzņēmumos, un ne tikai Pēterburgā, bet arī citās pilsētās. Ja? Un kas tad bija tie, kas teiksim, 20. gadsimta sākumā samūrēja visus tos Rīgas namus, ja? un tam līdzīgi. Ja? Tie tāpat bija lielākoties ienācēji no laukiem, ja? Kas kaut ko pieprat vai vismaz saprat jēgu no tā. Ja? Lūdzu. Sakiet, lūdzu, kurā brīdī parādās podnieces? Sievietes. Tātad mēs saprotam, ka runa ir par podniekiem, protams, profesionālā ziņā, kā profesijas apzīmējumu. Mūsdienās ir ļoti daudz keramiķis un sievietes, kas strādā ar mālu visdažādākajos veidos. Kurā brīdī mēs to varam redzēt kā jau iezīmi? Nezinu. Es tikai to, kad no otras puses pie šādiem apjomiem, tas nav normāls sieviešu darbs. Ja? Un tas, ka mums ir teiksim, kā to tagad Preisieni sauc, es aizmirsu uzvārdu, kā viņai tagad ir. Ja? Tas, ka ir podnieces un ar to nodarbojās, ja? Viņas jau to nedara nesaudzējot savu veselību. Un arī pienāk tās brīdis, ka, piemēram, nenosaucot vārdos, ja? Profesionāli podniece, viņi pasaka, tik lielu priekšmetu es vienkārši nevaru fiziski izvirpot. Es nevaru viņu izcelt. Ja? Tur ir kaut kādas tīri fiziskās robežas, ja? ar nelieliem priekšmetiem, ar dekorēšanu. Ja? Tas ir ļoti labi, bet ja tā būtu milzu bļoda vai vēl kaut kas, ja? tas vienkārši nav pa spēkām. Vai krāsnes, kurās apdedzināja krāsnes podiņus un ķieģeļus podniekiem, bija tās pašas, kur apdedzināja arī krūzes un bļodas? Apdedzināšanai, jā, protams. Jā. Tas pats Ozoliņš, viņš taisīja arī krāsnes podiņus, gan nedaudz, bet taisīja drencaurules, taisīja puķu dobju apliekamos, ja, un viss tas notika tajā pašā ceplī. Tikai, protams, katram produkcijas veidam ir savs risks, ja, kuru viņam jāapzinās, kā dedzināt un kā viņš uzvedīsies.